Labdien! Mani sauc Anna, un es esmu Rema Bībeles koledžas studente. Un kopā ar mani ir Armands. Armand, pastāstiet lūdzu par sevi. Jā, sveicināti! Mani sauc Armands, un īstenībā es esmu armēnis. Esmu dzimis un skolu esmu pabeidzis Armēnijā, Erevānā. Un tad mani dzīves ceļi atveda man uz Latviju. Un es šeit dzīvoju Jelgavā jau ilgus gadus. Man ir brīnišķīga ģimene, sieva, 3 dēli. Un apmeklēju un esmu cieši iesaistīts Jelgavas kristiešu draudzē Godībā. Paldies! Pastāstiet par savu ceļu pie Dieva. Kā tas notika? Jā, īstenībā ceļš pie Dieva bija tāds garš ceļš. Atceros no bērnības, no skolas laikiem tādas epizodes, kā mēs dzīvojam Padomju Savienībā un mani vecāki nezināja Dievu. Bet interesanti bija kaut kādas epizodes. Pieņemsim, bija laiks, kad es gāju pie omāmas palikt vakaros un atceros, kad viņa pirms gulētiešanas lūdza, runāja ar Dievu. Tas man tā pārsteidza. Un atceros tas Jēzus kaut kādas bildes, kur es skatījos un kaut kas manī iekšā. Bet vienalga es nezināju ne Dievu, nezināju par Bībeli neko. Tad kādā brīdī man trāpījās tāds kalendārs, kurā iekšā bija Tevreize, un es nezinu, kāpēc es nolēmu viņu iemācīties, un tāds kā rituāls bija, gāju istabā iekšā un lūdzu Tevreizi. Dzīve gāja, es atbraucu uz Latviju, sākās studentu laiki, un no sākuma tas man bija kultūras šoks, pēc tam es pieradu pie tādas nepareizās dzīves, bet Dievs visu laiku man likās, kā klavē pie manas sirds. Un tad, kad es pabeidzu augstskolu, manā dzīvē sākās ļoti tāds sarežģīts, grūts periods, kurš ilga 3 gadus. Un man ļoti patika grāmatas. Man patika lasīt. Un es atceros, ka man paziņa bija uzdāvinājusi jauno derību. Un es tāds kārtīgs cilvēks, kurš mīl grāmatu, laiku pa laikam ņēmu viņu, grāmatu jāsaka no sākuma. Tā bija, paldies Dievam, jaunā derība. Un es sāku ar Mateja evaņģēliju. Abrahams dzemdēja Izaku, Izaks dzemdēja Jēkabu un metu šo grāmatu ārā. Kurš var šo lasīt vispār? Bet tad, kad dzīve palika tiešām ļoti sarežģīti apstākļi un ir tāds teiciens, kamēr uz muguru nenokritīsi, uz augšu nepaskatīsies. Un tas bija laiks, kad es vienkārši nolēmu, es sākšu šo lasīt, jo man iekšēji sapratu, man vajag palīdzību, man vajag dievišķo palīdzību manā dzīves situācijā. Un tas bija sākums. Es sāku lasīt jauno derību, sāku lasīt grāmatu par Kristu. Un soli pa solim, diemžēl nezināju nevienu kristieti, bet nonāca līdz tam brīdim, kad tajā grāmatā aizmugurē pēdējās lapās bija tā lūkšana, ka tu vari aicināt Jēzu savā dzīvē. Un es viens pats pieņēmu Kristu un tiešām sākās lielas pārmaiņas manā dzīvē. Jā. Kopš tā brīža pagāja, jau tūlīt būs 30 gadi. Super. Tu nenožēlo to, man liekas, nemirkli, vai ne? Tas bija
visvērtīgākais lēmums, ko es esmu pieņēmis savā dzīvē. Amen. Un es paklausījos tavus sprediķus, un vienā tu teici, ka mums ir jābūt jūtīgiem pret svēto garu, un kā tev tas izdodās, kā tev izdodās vispār sadzirdēt svēto garu un sekot viņam. Jo bieži ir tā, ka mēs gribam darīt to, ko mēs gribam darīt, un mēs tā kā noliekam malā, nu jā, bet es taču zinu labāk. Jā. Es domāju, daži svarīgie soļi. Pirmkārt, mums jāapzinās, ka mūsos viņš ir. Tā persona, Dievs, Svētais Gars dzīvo mūsos. Un es cenšos praktizēt dienas gaitā, laiku pa laikam atcerēties. Piemēram, es darbā, es strādāju, kaut ko daru, un pēkšņi manas domas pievērsās: o, Dievs, tu taču esi blakus, tu taču manī. Un pirmkārt, es domāju, apzināties, ka Dievs ir mūsos, un viņš ir reāla persona. Un tas ir viens. Otrais, prasīt, lai Dievs runā. Un skaidrs, Dievs nerunā, parasti Dievs nerunā skaļā balsī. Un ir daudz balsis, bet es cenšos trenēt sevi. Kaut kāda situācija, un man uzpeldēja kaut kāda doma, un es tā domāju: Dievs, vai tu man atgādināji par šo lietu? Jo Dieva vārdā ir teikts, ka Jēzus teica par Svēto garu, viņš mācīs jums un viņš atgādinās lietas. Tāpēc, tā galvenā doma, ko es gribu pateikt, savu fokusu laiku pa laikam pievērst tam, Dievs manī, vai tā doma, pieņemsim, kurā atnāk, vai tas ir no Dieva vai nav no Dieva, analizēt, runāt ar Dievu, jo tas ir attiecības. Jā. Jūs pabeidzāt Rema Bībeles koledžu, un kā tas izmainīja jūs? Kā tas vispār ietekmē jūsu dzīvi šobrīd? Jā, tas arī garš ceļš līdz šai Bībeles skolai, bet īstenībā, tad, kad es nācu pie Kristus, tad pirmais draudzes gans, viņš bija misionārs no Amerikas, un viņš man deva Keneta Heigena grāmatas krievu valodā, un tas bija faktiski pirmās grāmatas, kristīgās grāmatas, ko es lasīju. Tas bija tāds sākums, kad es uzzināju vispār par Kenetu Heigenu, par Remu. Tad draudzes gans, kurš bija pirms mūsu draudzes gana Aivara Miezīša, viņš pats bija Remas absolvents, viņš bija misionārs no Amerikas, un viņš faktiski viņam bija ideja, viņš gribēja izveidot Latvijā Rema Bībeles skolu. Un tad viņš daudz par to runāja, un viņš arī mācīja par ticību. Tad nākamais posms, kad mūsu draudzes gans nolēma mācīties Rema Bībeles koledžā, un diemžēl Latvijā nebija, un viņš brauca katru nedēļu, lidoja uz Londonu, katru mēnesi reizi viņš lidoja uz Londonu un mācījās, un tajā laikā mēs arī kopā strādājām, un es redzēju, cik pozitīva tā Bībeles skolas ietekme uz viņu. Un tad galu galā, kad tika plānots, ka šeit būs Rema Bībeles skola, man ilgi nevajadzēja domāt, un es nevaru teikt tā, kā Dievs runāja uz mani, man likās, ka tas ir tāds normāls solis, nākamais dzīves solis. Es, protams, gribēju kopā ar sievu mācīties un nezināju, kā to viņai pateikt. Un es atceros, kad mēs vienreiz braucam ar riteņiem
Un mēs sākām runāt par to, un viņa teica, ka Dievs runāja uz mani. Tad es sapratu, mēs mācīsimies kopā. Kādu ietekmi tas atstāja? Mēs burtiski maijā pabeidzām, mums bija izlaidums. Dažas lietas varu pateikt. Pirmkārt, tas periods 2,5 gadi, tas bija brīnišķīgs periods, kad es varēju atsvaidzināt 60 priekšmeti mums bija, visdažādākās jomās. Es varēju atsvaidzināt savas zināšanas. Mēs varējām būt visu šo periodu zem Dieva vārda ietekmes. Tas man šķiet arī atnesa vēl lielāku briedumu, un galu galā mēs zinām, ka Dieva vārds ir sēkla, un es ticu, par šiem 2,5 gadiem ļoti daudz sēklas tika iesēts, kurš vēl un vēl nesīs rezultātus. Jā. Un ko tu novēlētu mūsu skatītājiem? Dārgais skatītājs, es tev gribu novēlēt, septembrī sāksies jauna jau 4. Rēma Bībeles koledžas uzņemšanās. Un ja tu vēlies tuvoties Dievam, un vārdā ir teikts tuvojies Dievam, tad Dievs tuvosies tev, tad šis ir viens ļoti labs solis, ilgtermiņa solis, kā tuvoties Dievam. Iestāties Bībeles skolā, mācīties būt Dieva gara ietekmē, un tas ir tā tuvošanās Dievam, un tu reāli varēsi arvien vairāk piedzīvot Dievu savā dzīvē. Tāpēc mans ieteikums, ja tu meklē, kā iedziļināt savas attiecības ar Dievu, tad septembrī sāksies jaunas studijas, bet uzņemšanas jau tagad ir sākusies. Tāpēc rema.lv ļoti daudz informācijas, kur var ieiet, apskatīties, varbūt atrast kādu cilvēku, kurš studē vai ir pabeidzis, parunāt ar viņu. Un es tev ļoti silti iesaku, šī ir brīnišķīga Bībeles skola. Paldies! Es parakstos pie katra Armana vārda par Remu, ja? Un mīļš paldies jums par sarunu, paldies, ka padalījāties, un paldies arī jums visiem, kas bija kopā ar mums. Uz tikšanos! Atā!